Tātad mani sauc Kārlis Berlands, esmu riteņbraukšanas entuziasts un teikšu pavisam godīgi, ar fiziku esmu bijis visu mūžu diezgan uz jūs. Es rēķināju, tad, kad braucu šajieni, ka pēdējā fizikas nodarbība man bija tehnikumā, tas laikam bija gadus 19 atpakaļ. Un jāsaka godīgi, ka fizika tad mani interesēja nesalīdzinām mazāk, kā viņa mani interesē tagad. Tad mazliet par to, kā es vispār esmu iesācis savu aerodinamikas pusi. Tad mans pirmais pētījums ir bāts, kā pūš, laikam jāpieliec zemāk. Cik daudz no jums brauc ar riteni ikdienā? Ok, forši. Tad jūs zinat to, ka, ja ir baigais pretvējš, tad pilnīgi dabīgi gribās sarauties mazliet un būt mazākam. Nu, lūk, tas bija mans pirmais atklājums, kas patiesībā ļoti sasaucās ar aerodinamiku. Tad nākamais bija tad, kad es braucu ar riteni Rīga Kolka Liepāja, bija 2007. Varbūt 2008. gadā bija lielā ekonomiskā krīze. Man bija jāpaņem manā pirmajā darba vietā bezalgas atvaļinājums. Es aizņēmos no brālēna vecu šosejas velosipēdu, apkarināju ar velosomām un aizbraucu no Rīgas uz Kolku un tālāk uz Liepāju. Un braucot gar jūru, it īpaši tajā posmā starp Roju un Kolku, mums bieži vien valdošie vasarā ir ziemeļrietumu vēji. Baigi grūti ar somām ir. Baigi tomēr lielu pretestību rada. Tad mana nākamā saskarsme bija tad, kad es sāku strādāt veloveikalā par skaitās zīmola vadītājs un aizbraucu uz Vāciju uz izstādi. Un tad es sāku skatīties, pirmkārt, pirms tam jau sāku skatīties sacensības un vērot, kā sportisti ģērbjās, ar ko viņi brauc un tā tālāk. Un tad izstādē bija tāds lielais pārsteigums par to, cik patiesībā tā industrija virzās zinātnes virzienā, jo visi sāk saprast to, ka mums fiziskās spējas kaut kādā brīdī paliek grūtāk uztrenēt nekā pamainīt tehniku un mūsu ekipējumu. Un pēc tam es sāku strādāt, es nodibināju savu uzņēmumu un sāku ražot Latvijā riteņbraukšanas apģērbu. Un mēs 2019. gadā bijām Paņevežā, Lietuvā, kopā ar vienu traku somu aerofiziķi treka riteņbraucēju. Un mēs veicām pirmos aerodinamikas testus. Un tā bija super interesanta pieredze. Un te es patiesībā gribu bišķi pasteikties priekšu, vai mums ir, man īstenībā vajadzētu 2 cilvēkus no auditorijas. Man vajag stop, bet tur ir viens kritērijs, kas ir ļoti būtisks. Man vajag kādu, kas ir apģērbies saucamajā slimfitā. Nu, tāds apģērbs, kas būtu stipri piespīlēts. Dzimumam nav nozīmes, augumam šim cilvēkam nav nozīme. Ok? Vai mums ir vēl kāds, kas ir varbūt bišķi vairāk? Man interesēja īstenībā tieši augšdaļa, lai ir apspīlēta. Ideāli, super, nāc šarp. Un mums tagad vajag otru cilvēku, kas būtu plus mīnus tāda paša auguma, bet, kā saka, oversize. Nu, lūk, un mūsu pirmais eksperiments Paņevežā trekā bija, es teiktu, samērā līdzīgs. Un tas mūsu mērķis bija kā atskaites punktu saprast, cik daudz apģērbs var mainīt aerodinamiku. Un kā jums šķiet? Kā tevi sauc?
Helēna un Maija. Kā jums šķiet, ja Helēna brauktu, man vieglāk būs runāt mazliet sporta analoģijās, ir tāds kalnu divriteņu maratona ceļš Valmiera, un ja viņas abas divas brauktu ar vienādiem velosipēdiem, pielietojot vienādu spēku, pieņemot, ka Maija brauc 20 km/h, kāds varētu būt Helēnas ātrums tikai un vienīgi tāpēc, ka viņa ir apģērbusies piespīlētās drēbēs? Tik liela starpība nebūs, bet patiesībā varbūt ātruma izteiksmē tā starpība nav baigi liela. Tie varētu būt apmēram 1 km/h, bet ja mēs pārēķinam uz veikto distanci, tad patiesībā tikai uz apģērba rēķina šajā gadījumā mēs iegūtu ap 30-35 sekundēm. Un tas bija vienmēr mans arguments, tā, ka saka, jā, bet man nepatīk, es negribu to iespīlēto apģērbu. Es vienmēr saku, bet padomā, viņš maksā tieši tikpat, cik lielāks, tikai tu sacensībās būsi ātrāks. Un nevis tāpēc, ka tu būsi stiprāks, bet tāpēc, ka tu būsi aerodinamiskāks. Paldies! Un tad tāds pavisam priekš manis lielais notikums bija šī gada vizīte pavasarī Silverstonā, kur ir viens no retajiem vēja tuneļiem, kas ir paredzēts tieši sportam. Un tur mēs veicām dažādus eksperimentus, lai pārliecinātos par to, kas tad tiešām ir ātrāks. Un mēs to darījām ar 2 latviešu sportistiem. Principā abi divi ir amatieru sportisti, tādā izpratnē, ka viņi par to nesaņem naudu. Bet viens ir Ģirts Vēvers, kurš pagājušo gadu uzvarēja pasaules amatieru čempionātu individuālajā distancē savā vecuma grupā. Un otra ir Dana Rožlapa, kura savukārt ir piedalījusies pasaules un Eiropas čempionātos, bet ar sportu sāka nodarboties, ja nemaldos, 27 gadu vecumā. Un šogad Eiropas čempionātā viņa finišēja 12. Un šie bija ar tādi priekš manis tiešām kā lūdzu par to, ka patiesībā braucot ar velosipēdu, jo mēs ātrāki paliekam, jo daudz lielāku iespaidu rada tieši aerodinamika. Un, ka, lai braukt 2 reiz ātrāk, mums ir nepieciešams 4 reiz vairāk spēka, bet es pieliku teorētiski, jo patiesībā, jo mēs ātrāk braucam, jo mēs vairāk varam visādas mazās detaļas optimizēt, un tad vairs tā formula gluži tā nestrādā. Un šīs ir lietas, tātad, kas vispār ietekmē mūsu kustību uz priekšu. Tātad spēks, kādu es pielietošu, būs tas, kas mani virzīs uz priekšu, taču gravitācija, aerodinamika, rites pretestība būs spēki, kas mani bremzē. Un tad, attiecīgi, spēlējoties ar šiem elementiem, mēs spējam būt ātrāki. Šī formula bija, starp citu, arī pašā pirmajā lekcijā. Viņa bija mazliet citādāk sakārtota, bet jūs atceraties, par ko tā bija? Formula 1 mašīnām, ļoti labi. Vai jūs atceraties, ko katra lieta apzīmē? Gandrīz. Labi, cik daudz tu atceries? Kas bija A? A ir laukums, jā. Tātad tas ir objekta, kā to noformulēt. Kāds no fiziķiem man var noteikti palīdzēt? Jā, Berzes koeficients, laukums, puse no gaisa blīvuma un ātrums kvadrātā. Šo es gribētu, lai jūs atceraties, jo pēc tam mēs runāsim jau ļoti konkrēti par dažādiem risinājumiem, ko mēs esam atklājuši. Gribēšu, lai jūs izsakat savas domas, parādīšu arī visādus mazos trikus, un šīs lietas lūdzu atcerieties.
Tāpēc, ka tās būs būtiskas tad, kad jūs domāsiet, ko mēs varam izdarīt. Jā, starp citu, ļoti būtiska piebilde par ātrumu. Šajā gadījumā par ātrumu domājiet nevis kā ātrumu pret zemi, angliski ir foršāk ground speed, bet domājiet par kopējo ātrumu, ņemot vērā arī, ka vairāk vai mazāk mūs vienmēr ietekmē vējš. Vienalga, ja tas pūtīs pretī, tad kopējais ātrums ir lielāks, ja viņš pūtīs mums no muguras, kopējais ātrums ir mazāks. Un runājot par gaisa blīvumu, šis ir viens foršs elements, ar kuru spēlēties. Tad, kad mēs gribam būt ļoti ātri, mēs vienmēr varam meklēt apstākļus. Teiksim tā, riteņbraukšanā ļoti populārs rekords ir stundas rekords. Ko mēs darām? Mēs aizbraucam uz velotreku, mēs esam super optimizējušies, mēs esam labākajā formā, mēs stundu no vietas bez pauzes braucam, uzstādām laiku, tas ir mūsu rezultāts. Ko mēs varam izdarīt? Mēs varam aizbraukt uz Meksiku, mēs varam būt trekā, kas atrodas gandrīz 2000 metru virs jūras līmeņa. Mēs esam spēlējušies tātad ar šo te formulu, gaisa blīvums ir mazāks. Ko mēs daram? Ko mēs daram? Braucam ātrāk. Tieši tā. Te gan atkal ir, kāpēc mēs nebraucam uz Bolīviju, kur treks ir vēl augstāk, tur sākas citas problēmas. Kaut kādā brīdī, jā, gaisa blīvums ir mazāks, bet līdz ar to arī mums ir mazāk skābekļi, ko mēs varam uzņemt, līdz ar to mums ir grūtāk performēt un jāatrod līdzsvars, tāpēc Meksika pagaidām ir top vieta. Šis bija arī par formām jau kad stāstīju jums par F1. Šeit varbūt tie koeficienti ir nedaudz citādāki, viņi varijē atkarībā no avota, bet tas, ko es šeit gribētu pateikt, ka patiesībā ir viena ļoti būtiska lieta, ir ne tikai forma kā tāda, bet nereti tā ir arī, kā viņi varētu nosaukt, formas struktūra, jo mēs varam pieņemt, ka mums ir lodes forma, viņa var būt pilnīgi gluda, viņa var būt ar kaut kādu reliefu, un tas var ļoti, ļoti mainīt rezultātu. Un tad par to, kā tad mūsu šo te pretestību mūsu ietekmē riteņbraukšanā, vai ar lietām, ar kurām mēs varam spēlēties, ir rāmja forma, velosipēda riteņu vai ratu forma, stūres forma, jebkurš cits elements, kas tiek pakļauts vēja pretestībai, mūsu pozīcija, ķivere, apģērbs, arī ķermeņa apmetojums un paša apģērba īpašības. Un tad tas, kas ir atgriežoties pie šīs te formulas, ko mēs varam izdarīt, mēs varam būt mazāki. Kā tas izpaužās, mēs droši vien nevaram sevi padarīt mazākus, bet mēs varam atrast optimālāku sēdpozīciju. Mēs varam būt pareizas formas. Tas varbūt vairāk attiecās uz pašu ekipējumu, un mēs varam būt slidenāki. Tātad mēs varam mēģināt panākt efektus, lai gaisa mums labāk slīd pāri. Tas par garlaici ir jautājums? Nav jautājumu. Labi. Tas par teorētisko daļu, kur noteikti, ka būtu vēl ko runāt, bet es negribu pie tā daudz kavēties. Es gribētu vairāk parunāt par praktisko pusi, par to, ko mēs esam atklājuši, pie kādiem secinājumiem nonākuši. Un pēc tam kopīgi padomāt visi, ko mēs varam darīt, lai vēl padarītu riteņbraucējus ātrākus. Šeit ir divas foršas bildes, kā ir mainījies individuālā disciplīna 24 gadu laikā, tad varbūt mazliet specifiskāk par pašiem velosipēdiem. Šis te ir tipisks šosejas velosipēds, ar kādu ir atļauts braukt jebkurās šosejas sacensībās.
Šis te ir arī šoseis velosipēds, bet specifiski individuālās distances velosipēds. Ar to grupā braukt nedrīkst, ar to braukt tikai šajā te individuālajā startā. Kāpēc nedrīkst braukt grupā? Tāpēc, ka mums mainās pozīcija. Mēs rokas turam šeit mums nav bremžu. Tāpat tās arī sadursmes gadījumā, šis te ir teorētiski bīstams elements, mēs varam kādu uzdurt. Un, tad paskatieties bildes. Un es tagad gribētu no jūsu puses komentārus. Es domāju, ka visiem ir skaidrs, kas ir ātrāks, būtu jocīgi, ja mēs nebūtu gājuši uz priekšu 24 gadu laikā. Bet kas ir tās pirmās lietas, ko jūs redzat, kas uzreiz nāk prātā? Būtiska piebilde, velosipēdi abiem ir teju vienādi, auguma parametri abiem braucējiem nedaudz atšķiras, pa labi, bet pa kreisi ir, braucējs ir, liekas, ka 5 centimetrus īsāks, bet tas nespēlē milzīgu lomu. Kādi varianti? Ko mēs esam 24 gadu laikā izdarījuši? Labi, ko mums tas dod? Ok, labi. Ļoti labi, forši. Ok, ļoti labs komentārs, mēs pie šī noteikti Ja neatgriezīsimies, tad atgādiniet. Ok, tas, ka viņš ir nedaudz zemāk, tas ir arī auguma atšķirību dēļ, bet kopumā, pozīcija pavisam noteikti ir zemāka. Jā? Super, ļoti labi. Mēs sākam iet detaļās. Vēl? Kāpēc? Super, ļoti labi. Krāsa? Taisnība. Kādreiz bija starp riteņbraucējiem tāds joks, ka kā bija? Neatceros. Labi. Ok. Kas tieši? Ok. Labi. Ideja saprat ļoti labi. Super. Jā. Labi. Kā lūdzu? Stūres dažādas. Jā, tas droši vien sasaucas kopā ar roku pozīciju. Vēl kaut ko jūs pamanat? Jā? Ok, iespējams, bet kas attiecās uz velosvaru, tad jāņem vērā, ka patiesībā tas mūsu ātrumu ietekmē gandrīz tikai braucot kalnā un pātrinoties. Pātrinoties mums vienkārši tā masa jāiekustina. Braucot kalnā uz mums darbojas lielāks gravitācijas spēks. Tu domā pati gumijas daļa? Kā tu zini? Ok.
Taisnība, es pēc bildes to nepateiktu nekad, bet tieši tā. Bet tas gan, jā, mans jautājums bija par to, ko mēs esam uzlabojuši šajā laikā un kāpēc esam ātrāk. Tā ir arī super interesanta tēma patiesībā par to, ka rites pretestība, ja mēs agrāk domājam, ka mums ir jābrauc ar maksimāli šaurām un maksimāli cietām riepām, un tas liekas loģiski, ka viņai jābūt ātrākai, tad patiesībā ir tā, ka super cieta riepa un super šaura riepa strādā tikai, teiksim, tā kā ja mēs šeit brauktu pa zāli un mēs mērītu rites pretestību, tad uz šāda saguma šaura un ļoti cieta riepa būtu ātra, bet tad, kad mēs braucam pa asfaltu, mums nav perfekti gluds asfalts, mums ir kaut kādi mikro akmentiņi, mikro plaisas, un iedomājies, ja tu met bumbiņu pret zemi, golfa bumbiņa ir super cieta, un viņa teju neatleks no zemes, bet tātad viņa pazaudē visu savu enerģiju, bet mīksta bumbiņa atliks, un tas ir līdzīgi arī braucot pāri kaut kādiem nelīdzenumiem, super cieta riepa pret visu praktiski atsitās un mūs bremzē. Jā, fiziski mums ir sajūta, ka mēs braucam ātrāk, mēs vairāk kratamies, mēs vairāk sajūtam visādas vibrācijas, bet patiesībā nedaudz mīkstāka riepa ir ātrāka. Labi, vai ir vēl kaut kas, ko jūs ieraudzījāt? Jā. Bremzes. Ok. Jāsaka gan, ka tā laikam ir ļoti retā lieta, kur mēs esam gājuši soli atpakaļ. Ja mēs runājam tikai par ātrumu, tad patiesībā, kā tu teici, parastās bremzes pret disku bremzēm ir mazliet ātrākas. Jā. Rāmja ģeometrija. Ok. Vari precīzāk? Super, labi, es nemocīšu. Jā? Jā, šeit uzreiz runājot par ķiverēm, idejiski jau visi baigi forši. 2000. gada ķivere ir ar pagarinājumu, tātad, kamēr mēs turam galvu ļoti pareizā pozā, teorijā mēs vēl varētu galvu ieraut nedaudz starp pleciem un piespiest ķiveri pie muguras klāt. Mums veidojās forši noslēgta forma, bet kāpēc vairs ar šīm ķiverēm nebrauc? Tāpēc, ka, lai arī testos, piemēram, vēja tunelī, tā ķivere ir ātrāka, bet vēja tunelī testus veids, piemēram, tu minūti, tev jānotur tā poza. Dzīvē tas nav iespējams. Mums šī individuālā distance nereti ir tuvu stundai, kakla muskuļi sāk sagurt, ko mēs daram? Mēs klanam galvu. Kas mums notiek ar to skaisto ķiveres asti? Mums viņi ceļās augšā, mums paliek lielāks laukums, mēs paliekam lēnāki. Jā. Jā. Viņš varbūt ir mazliet īsāks, līdz ar to tā poza ir saspiestāka. Es pacentos salikt vienu bildi virsū otrai, un šeit, ja jūs paskatīsieties, cik ir sēdekļa augstuma atšķirība, tā ir viena lieta. Es mājās pasēdēju, papētīju bišķi vairāk, un tas, ko mēs esam mainījuši šajos gados, mums šī te detaļa, ko sauc par klaņiem. Ja mēs agrāk domājam, ka mums vajag milzīgu sviru, jo mēs varēsim labāk pielikt spēku,
mēs esam samazinājuši to. Tā ir viena lieta. Otrs, patiesībā arī veids, kā mēs mēdzam sēdēt uz velo, mēs vairs tik ļoti taisnu kāju neiztaisnojam īpaši individuālajā distancē, jo šī sēdekļa starpība ir pavisam noteikti krietni lielāka nekā viņu abu augumu starpība. Un paskatieties tagad, cik ir šeit atstatums starp sēdekļiem un cik ir šeit. Tātad mēs esam kļuvuši daudz optimizētāki arī sēdpozīcijā. Tāpatās, kur mums palika kāda, šī ķivere ir pilnīgs kosmos, bet arī par to, ko mums šobrīd dara ķivere, es paiešu šeit atpakaļ, labāk varēs redzēt šo daļu, kā mūsu priekšpuse izskatās šodien un kāda viņa izskatījās 24 gadus atpakaļ. Bija tāds uzskats, ka ko mums vajadzētu, jā? Nevar redzēt. Tā ir problēma, kuru šobrīd mazliet varbūt atkāpjoties. Es esmu arī akreditēts šoseis riteņbraukšanas tiesnesis. Un šī ir lieta, kuru šobrīd neviens nevar īsti izdomāt, kā atrisināt, jo sportists saka, ka viņš visu redz. Mēs zinām, ka viņš neko neredz, bet mēs nevaram to pierādīt. Tātad, ja mēs to nevaram pierādīt, ko mēs varam noteikumos ierakstīt? Mēs varam ierakstīt to, ka tev ir jāredz ceļš. Viņš pasaka, es visu redzu. Viss. Punkts. Tā kā, bet kāpēc mūsdienās šādi var braukt? Mēs nevaram šeit redzēt. Visticamāk, viņam šeit ir pielikta rācija, un viņam vienmēr brauc individuālajā distancē pavadošais transports. Un viņš saka, Ei, Jonas, pēc 100 metriem tev ir 90 grādu pagrieziens. Viņš, ko? Jā, labi, paldies. Un kāpēc sāka domāt par to drošību vairāk, jo pagājušo gada Eiropas čempionātā šveicietis Stefans Kungs, es tevi redzu, iebrauca barjerās pār pa 60 km/h, jo mašīna domāju, ka tur ir taisns ceļš, un ceļš arī bija taisns, bet kaut kāda ceļa izvirzījums, kādēļ barjeras no kreisās puses nedaudz sašaurināja ceļu, plus no labās puses nedaudz iepūta vējš, kādēļ tika pazaudēta ceļa viduslīnija un barjerās. Klausos, jā. Ok, mums sanāk, ka šodien ir vairāk skābekļa gaisā nekā bija agrāk. Otrādi. Ok, bet kāpēc mēs šodien esam ātrāki? Ok. Labi. Ļoti labi. Šis ir viens no risinājumiem, par kuriem šobrīd domā. Ir klinšu kāpējiem tādas brilles, kas ir ar spogulīti. Kāpēc? Tāpēc, ka ir īpaši klinšu kāpšanas treniņos, ja tu savu draugu drošini, viņš kāpja klinšu sienā un tu stāvi visu dienu un skaties viņu uz augšu, un tad atnāc mājās, tu gribi paskatīties televizoru, bet tu televizoru neredzi, jo tu nevari vairs nolaist galvu uz leju. Un tāpēc šīs te brilles izdomājuši ir, ka varētu kaut kādā formātā implementēt arī šeit, lai ar pilnībā noliektu galvu var redzēt uz priekšu. Pie kā mēs palikām? Jā, tā. Par šo te priekšējo daļu. Rekur rokas ir principā nedaudz ieliektas uz priekšu, un bija tāds uzskats, ka mēs redzējām, kas notika ar Formulu 1, vai ne? To, ka viņiem ir antispārnes priekšā. Mēs taču nepārbaudīsim, tajā laikā tur baigi nekādas datorsimulācijas netaisīja, vēja tuneļi,
vismaz riteņbraukšanā vēja tuneļus neizmantoja. Ko mēs izdarīsim? Mēs nokopēsim pirmo formulu, mēs liksim rokas kā antispārnu. Un tāpēc šeit rokas ir pat pavērstas uz leju. Un patiesībā pastieties, cik ļoti liels ir mūsu laukums pret vēju. Un tagad paskatieties, kāds viņš ir šeit. Plus, ko mēs esam izdarījuši, mēs ar galvu esam aizvēruši ceļu vējam uz krūškurvi, kas arī ir ļoti liels iegūms. Šeit var arī ļoti labi to redzēt. Principā viņiem abiem rokas ir vienā augstumā, bet kur atrodas galva vienam un kur atrodas otram. Vēl viena lieta šajā bildē, paskatieties uz apģērbu, paskatieties uz šīm te vietām. Šeit ir krunkas. Šeit uz ekrāna nevar redzēt, bet patiesībā arī roku daļā ir krunkas. Šeit cimdiņi nav uzvilkti pa virsu kombinzonam. Liekas tādi sīkumi, bet es parādīšu jums vēja tuneļa datus un pastāstīšu par to, cik ļoti daudz tas var ietekmēt. Un tad kāds izskatās mūsdienās kombinzons, šeit nevar redzēt nevienu krunku. Cimdi ir pārvilkti pāri kombinzonu rokām, kājas ir garākas, zeķes ir garākas. Kāpēc? Tāpēc, ka audums ir ātrāks par ādu. Tad ir jautājums, kāpēc mēs nebraucam zeķēs, kas būtu virsceļa? Kādi ir varianti? Kārsti, krunkas, forši? Nē, stils. Riteņbraukšana ir ar ļoti daudz nerakstītiem un nu jau arī šo te kaut kādā ziņā inovāciju dēļ rakstītiem likumiem. Mums noteikumos ir atrunāts, cik garas drīkst mums būt zeķes. Mums nedrīkst būt pārāk garas zeķes. Un vienīgais arguments, tas neizskatās labi. Punkts. Tā, es pieiešu pie kompīša. Kur man ir bildes? Vai kāds ir bijis, vai vismaz redzējis kādu video no vēja tuneļa? Kā tas izskatās? Ok. Jūs zināt, kā vēja tunelis strādā? Nē. Kurš zina? Kāds teica jā? Pastāsti. Labi. Es pastīšos, vai man ir kāda bilde, kur ir kopskats. Ļoti tuvu, bet, un tas bija mans jautājums, jo es ierados tur, un man bija tāds, wow! Tas staigā tā kā tāds mazbērns, un kas tas, kā šitas strādā, kā tas strādā? Un tas inženieris, kurš ir mums piesaistīts, kurš nodrošina to, ka tas viss strādā, skatās man, tu sejā redz to, ka, nu jā, visi atbrauc un uzdod šos te jautājumus. Viņam jau tā, ka atkal kārtējies, kurš neko nesaprot. Bet doma ir tāda. Mums ir telpa. Šādi izskatās telpas aizmugure. Te ir mazliet no sāna, un šādi izskatās telpas priekša. Te nevar īsti redzēt, bet šis te ventilators patiesībā nevis gaisu pūš, bet gaisu sūc. Ventilators atrodas aiz muguras. Jautājums, kāpēc? Kādam ir idejas? Nē. Jā, tieši tā. Tāpēc tas, ko viņi izdara, ventilators sūc,
Un priekšpusē, lai gaisu dabūtu pēc iespējas bez jebkādiem traucējumiem, tas tunelis, pa kuru gaiss pienāk, ir samērā garš, un pašā galā viņam ir tāda smalka tā kā bišu šūna, lai maksimāli tīru gaisu dabūtu. Labi, tātad mums ir skaidrs, mēs esam tunelī, ventilators mums ir aiz muguras, mēs varam visu ko testēt, bet kā notiek testēšana? Idejas? Ok, tas ir foršos video, bet dzīvē tā nav. Jo finālā mēs gribam ciparus. Mūs nevienmēr interesē pati plūsma, mūs interesē rezultāts. Jā? Jep, tieši tā. Un tas pasākums ir nenormāli jūtīgs. Tā, reku man ir maketiņš, kā izskatās vēja tunelis. Kursoru redzat. Tātad šeit ir pienākošais gaiss, šeit mums ir telpa, kurā novieto testējumu objektu, un šeit ir ventilators, kas viņu izsūc ārā. Šādi tas izskatās no kontrolas telpas, abās pusēs ir logi. Jā, un šis ir inženieris Niks, kurš nedrīkst atbildēt uz jautājumiem. Kāpēc nedrīkst atbildēt uz jautājumiem? Kā lūdzu? Principā tev taisnība, jo iedomājies, tā ir retā vieta, kur šādu pakalpojumu sniedz, un viņam ir jāievēro konfidencialitāti, jo citādāk atbrauc Kārlis, notestē kaut kādas lietas, Niks paskatās, šits labi strādā. Atbrauc tālāk viņa čoms, viņš klausies, nečakarējies, kur Kārļa testi, viņi darīja to, testēja to, tas strādā, turpinam ar šito. Tā ka jā, un tas brīžam bija diezgan grūti, jo tev gribās parunāties, tev gribas saprast, kāpēc tas tā ir, bet tev pretī ir, nebūs. Tas, ko mēs redzam priekšā testā riteņbraucējs, mums ir projekcija, kur mēs redzam sevi no visiem leņķiem, un es vēlāk parādīšu arī video no paša testa, bet tas ir vajadzīgs tāpēc, lai mēs varētu pilnīgi perfekti atkārtot to pozīciju, kādā mēs bijām. Jo mēs nevarēsim salīdzināt, piemēram, mūsu gadījumā riteņbraukšanas divus kombinzonus, ja vienā gadījumā es uz riteņa sēžu, piemēram, ar galvu nolaistu, un otrā gadījumā es sēdēšu ar galvu paceltu, tam testam nav jēgas. Vai ir jēga, bet mēs nenoteiksim to, ko mēs gribējām. Tā. Kas mums ir tas? Tas droši vien būs vienkārši apmēram, kā izskatās tas no tās pašas telpas, kur noliek objektu. Tas, kas ir interesanti, mēs šeit redzam, apstājies. Šeit ir tas gaiši pelēkais ir laukums, kurā drīkst atrasties tikai testējamie objekti. Un melnais laukums, ja kādam baigi gribās būt tai tunelī iekšā testa laikā, tur ir nereāls trobelis un jūtams vējš, tad tā ir vieta, kur drīkst atrasties, tur arī atrodas kameras. Tā. Un. Šādi izskatās testa protokols. Tas, ko mēs izdaram, mēs uztaisam starta testu, mēs notestējam mūsu gadījumā
pozīciju uz velo un pamata ekipējumu, ar kādu ieradās riteņbraucējs. Es saliku vērtības procentos, jo tas izskatās daudz foršāk, bet mēs varam arī to pašu izdarīt. Kur mums bija? Jā, mēs to pašu varam izdarīt arī ar atšķirībām koeficientos, bet tad tie cipari ir tādi, kad liekas, baigi maz. Procentos foršāk, lielāks iegūms. Un tad mēs gājām cauri visādām lietām, ko mēs testējām. Ja tā pamatdoma bija padarīt pašu braucēju ātrāku, tad mana doma, ņemot vērā, ka es ražoju velo apģērbu, bija notestēt vairākus konceptus un notestēt dažus audumus, kuri nozarē parādījās tikai pagājušo gadu rudenī, un saprast, kāpēc tas strādā. Jā, gan kāpēc tas strādā, gan kā tas strādā. Jo, tā kā es minēju to testu Paņevežas trekā, tad mums bija arī tā, ka mēs testējam 2 kombinzonus, un viens ir nereāli ātrāks par otru, un mēs abi ar Somu saskatāmies, un abiem tāds, ok, bet mēs nezinām, kāpēc. Un tikai pēc tam viņš man pēc kaut kāda mēneša atsūtīja, ka Kārli, man liekas, ka tas ir tāpēc, un labi, iepauzēju, pajautāšu jums. Iedomājieties, ir 2 kombinzoni, abi 2 ir super pieguloši. Vienam uz muguras ir kabata, otram nav kabata. Kurš ir ātrāks? Tam, kam nav kabata, ir ātrāks, bet tā nav. Un tajā brīdī mums bija jā, kā? Un tas bija baigais tāds pārsteigums man, viņam, un pagāja kaut kāds laiks, un viņš teica, bet kāds mums ir mērķis? Mūsu mērķis ir samazināt, un šeit fiziķi noteikti varēs pastāstīt, kā to sauc pareizi un tā tālāk, bet tas nav tik būtiski. Kas aiz mums veidojās? Aiz mums veidojās gaisa virpulis. Ko viņš dara? Džeks, kurš jums rādīja video par F1, tur bija riteņbraucējs, kas braucais fūres. Viņš brauc 90 km/h un neminās. Tātad, ko dara fūre? Tieši tā. Ko mēs gribam izdarīt? Mēs gribam viņu pēc iespējas samazināt, jo patiesībā viņš ne tikai riteņbraucēju velk uz priekšu, bet viņš arī bremzē pašu fūri. Un kā mēs to varam izdarīt? Mēs varam izjaukt šo te vai samazināt turbulenci aiz riteņbraucēju. Un tad Soms man atsūtīja, viņš saka, klausies, bet man liekas, ka tā kabatas vīlīte, kas ir uz muguras, izjauc gaisu pirms viņš tiek aiz riteņbraucēja. Bija tāds, ok, varbūt. Un mēs paeksperimentējām, mēs salikām pēc tam kombinzonu, kam bija tur novietota vīle, ārpus vēja tuneļa vai ārpus specifiskiem testiem. Tas vairāk ir tāds, šits strādā, šits ir ātrāks, nestāsti, ka tā nav, jo tās mazās detaļas pārbaudīt tādos lauka testos ir gandrīz neiespējami. Nu, lūk, un braucot uz Silverstonu, man bija ideja par to, ka man ir līdzi auduma paraugi, bet es neesmu droši, ka jūs visi viņus apskatīsiet. Es paņemšu tāfeli, es uzzīmēšu ideju. Es jūtos tagad kā pasniedzējs. Tā. Tad mums ir opcijas. Es zīmēšu auduma virsmu. Mums ir opcija, ka mums ir audums bez jebkāda reliefa. Mums ir opcija, ka mums ir audums, kam ir svītras, vai pareizāk sakot, gropītes uz iekšpusi. Mums ir opcija, ka mums ir
izciļņi uz ārpusi. Kas ir ātrāks? Otrais. Mēs tā domājām. Tā daudz ilgi domāja. Trešais. Kāpēc? Jā. Jā. Kāpēc golfa bumbiņu lido? Līdzīgi, bet vajadzētu būt tad šim, vai ne? Tas bija tas, kādēļ sāka taisīt šādu audumu, pamatojoties tieši uz šī paša principa, ka pa lielu mēs izdarīsim to pašu, kas ir ar golfa bumbiņu. Vai mums šis var būt ātrākais? Jā, un arī ir taisnība. Un beigās sanāk tā, ka jo tu vairāk zini, jo tu vairāk neko nesaproti. Un tad vienīgais, kas atliek, ir ņemt un testēt. Un atceroties to, ko mēs noskaidrojām Paņevežā, ka šī mistiskā kabatas vīle, kas tā tad ir izcilnis uz ārpusi, bija ātrāka nekā šis te kombinzons vai šis te kombinzons. Mēs aizbraucām testēt šo konceptu un doma tāda, es slikti zīmēju, bet mums ir riteņbraucējs. Šī nebūs, piemēram, galva vai ne? Šī ir mugura, es nezīmēšu vairāk. Es redzēt nepārāk labi sanāk. Bet kas mums ir jāizdara? Te viņam ir rokas, viņš ir smuks. Un es piezīmēšu kājas arī. Un izstāst ļoti labi. Tātad, kā jums šķiet, kur mēs liksim katru konkrētu audumu? Uz muguras? Kuru mēs liksim uz muguras? Labi, uzliksim. Kā mēs liksim svītras, lai svītras iet tā kā paralēli mugurkaulam vai perpendikulāri mugurkaulam? Paralēli. Perpendikulāri būs ātrāk. Starp citu, sākotnēji visi šo audumu izmantoja paralēli. Likās loģiski, tā jābūt, tā ir ātrāk. Kāpēc? Neviens nezina, bet taisīsim tā un būs ātrāk. Pēc tam vēja tunelī saprata to, ka mēs viņu varam likt perpendikulāri un mēs iegūstam 0,2%. Un, ok, 0,2% arī nav slikti, bet nav arī daudz. Ok, kur mēs liksim pa visu muguru? Labi, kur tad? Zemākajā daļā. Ok. Vēl varianti? Ok, vidusdaļa, ok. Sākumā, ok. Principā, tas, ko mēs notestējām, ka tehniski visātrāk ir likt pa visu muguru, bet atkarīgs no braukšanas ātruma. Jo mēs ātrāk braucam, jo, kā jums liekas, ko mums vajag izdarīt. Šis ir tikai uz tādu tiešām, kā jums liekas, jo es nedomāju, ka daudziem būs uzreiz izskaidrojums. Kā lūdzu? Īstenībā otrādi. Jo mēs ātrāk braucam, jo mēs tās līniju atšķirības taisam lielākas. Un ja pie 40 km/h mums vairāk vai mazāk viss strādāja vienādi, tad jo mēs ātrāku testu taisījām, jo prasījās tālāk atvirzīt šīs līnijas, līdz ar to kombinzons ar retākām līnijām pie lielākā ātruma strādāja labāk. Ko mēs vēl pārbaudījām, ka pa visu muguru ir visātrākais variants, bet riteņbraukšana nesastāv tikai no aerodinamikas. Mums ir jāatcerās par to, ka mēs baigi uzkarstam braucot.
jo ir lielāka slodze, jo mēs vairāk uzkarstam. Un tad tas, ko mēs izdarījām, mēs atstājām svītras šitajā daļā, un visu pārējo mēs uztaisījām no super plāna auduma, kas ir gandrīz caurspīdīgs, lai maksimāli labi dzesētos. Un tā atšķirība starp abiem kombinzoniem bija tik niecīga, ka daudz labāks variants bija atstāt aizmugurē maksimāli elpojošu, lai labāk dzesētos. Kur mēs vēl liekam šo te svītrēno audumu? Tā ir super laba ideja, un es nesaprotu, kāpēc vēl neviens to nav izdarījis. Neviens. Un šito lietu es braucu no vēja tuneļa un tāds, par kombiņu man ir skaidrs, bet mēs taču varētu uztaisīt svītrēnu ķiveri. Un to neviens vēl nav izdarījis. Un tā ir lieta, kuras kādreiz vēl dzīvē gribētu notestēt. Gan jau kāds paspēs, bet jā. Šitā lieta ir forša, bet paliekam pagaidām pie kombinzonu. Ļoti labi, bet tas nav kombinzons. Uz piedurknēm. Cik tālu? Pieņemot, jūs redzējāt bildi, pieņemot, ka mēs uz šīta velo braucam noliekušies un rokas mums ir saliektas. Kur mēs liekam viņu? Bicīša. Tieši tā mēs liekam uz bicīša, jo šī te daļa strādā daudz labāk nekā apakšdēlma daļa. Tur līdz ar to, principā, viņai nav jēgas. Tur ir 2 varianti, vai mēs pirms starta super labi noskujam rokas, vai mēs velkam kombinzonu, kuram ir likras piedurknes bez nekāda reliefa. Vēl kaut kur liekam? Kājas. Ne. Kāpēc? Kājas visu laiku kustās, un kājas taisa tik briesmīgu turbulenci, ka mēs neko tur nevaram izdarīt. Pagaidām nav neviens atradis neko labāku par vienkārši gludu likru, jo tur ir tāds bardaks, ka tas neko nemaina. Līdz ar to nav jēga tērēt super dārgu audumu tur, kur viņu nevajag. Jā, var. Ir tādi speciāli velosipēdi, viņi vispār izskatās, tu ielien oglekļa šķiedras kapsulā, esi gandrīz guļu stāvoklī un vari braukt ļoti ātri, bet tas ir pret noteikumiem, līdz ar to mēs aizmirstam to. Viss, par kombinzonu viss. Lūk, bet kas ir interesantā daļa un patiesībā, kas ir tas, uz ko es gribētu jums likt lielāko uzsvaru, ka mēs šo visu atklājām vienkārši aiz superlielas intereses, zinot tādus tikai pašus pamatprincipus, ļoti cītīgi pētot, ko ir testējuši un darījuši citi. Līdz ar to mēs to esam atklājuši lielā mērā tādu šaujot uz dullo, taisot eksperimentus, nezinot teoriju. Bet jūsu tā super iespēja ir zināt teoriju un taisīt eksperimentus. Un man liekas, ka tā kombinācija ir kaut kas, man ir patiesībā, man pat ir ļoti grūti iedomāties, cik daudz vairāk varētu izpētīt un aizbraucot, piemēram, uz vēja tuneli, daudz ātrāk tikt pie kaut kādiem jēdzīgiem rezultātiem, ja es skaidri zinātu, kāpēc kas strādā, un tad jau testēt ļoti konkrētus konceptus. Šeit bija tāds, mēs aizbraucam, mēs esam uztaisījuši šādi, kāpēc? Tāpēc, ka Kārlim likās, ka tas varētu strādāt. Un jā, tas izrādās strādā. Bija baigi interesanti, es teicu par to inženieri, kurš nerunā, un mēs taisam testu, mēs notestējam pirmo kombinzonu, jā, ir ok. Tā kā tu no sejas nolasi, jā, ir ok. Mēs notestējam otru kombinzonu, jā, ir ok. Mēs notestējam šito kombinzonu. Viņam tāds, šito testu mēs atkārtosim. Tāds,
Okay, kāpēc? Man liekas, ka tur ir kaut kāda kļūda, pārkalibrēsim visu, pamēģināsim vēlreiz. Mēs notestējam vēlreiz, un tas rezultāts ir tāds pats, un viņam tāds. Viņš joprojām nerunā tik tā sejas izteiksim. Viņš saprot, ok, mēs izdarījām kaut ko ļoti labu. Es tūlītās atradīšu video, kā izskatījās pats tests. Un arī parādīšu rezultātus. Tā, šito man nevajag. Būs. Tā, nu lūk, tā tad, kur mums ir? Šis te, kas ir šobrīd iekrāsots, ir atskaites punkts pārējiem testiem. Tātad mēs šajā, ja? Jā. Viņš nedrīkst neko komentēt. Viņš nedrīkst neko komentēt. Tāpēc, ka man vajag šitos ciparus. Jā, šie ir dati no testiem. Nu, lūk, un tātad šajā brīdī mēs esam veikuši 11 mērījumus. 11. mēs esam sapratuši, kura sētpozīcija konkrētajiem braucējiem ir ātrākā, kura ķīvere ir ātrākā, jo rekur ir interesanti dati. Mēs varam paskatīties ķīveres. Šī ir bijusi tur bišķīta ātrāka, rekur ir bijusi vēl ātrāka, bet ātrāka nevienmēr nozīmē to, ka tu viņā vari pabraukt, jo viņas mēdz būt vai nu super neērtas. Līdz ar to jāsaprot arī, kurā brīdī komforts ņem virsroku. Rekur ir kapeiku lēnāka ķivere. Šeit tātad mums ir konkrēts atskaites punkts, kurā brīdī mēs sākam testēt kombinzonus. Un šeit mēs esam uzvilkuši kombinzonu ar to audumu, par kur es jums teicu. Paskatieties atšķirību. Tie ir 5%. Un tas pārvēršot laika izteiksmē, ja liekas 5%, ko tas nozīmē? Bet pārvēršot laika izteiksmē, tas nozīmē mums to, ka mēs esam tikai uz kombinzona rēķina ieguvuši nepilnu sekundi uz kilometru, braucot 50 km/h, kas bija šī sportista tāds, principā sacensība ātrums. Sekundi. Ja viņš brauc pasaules čempionātā 40 km distanci, mēs esam par brīvu dabūjuši 40 sekundes. Tas ir tas, cik ļoti, ļoti, ļoti daudz var izmainīt šādas mazas lietas. Un citreiz liekas tāds, nav jau tur, kāda starpība, ko es uzvilkšu mugurā? Lūdzu, ļoti liela starpība. Un man šeit nav, bet mums tas kopējais ieguvums no visiem testiem optimizējot, atrodot viņam piemērotāko ķīveri, atrodot, mazliet optimizējot sētpozīciju, mēs ieguvām vairāk nekā 1,2 sekundes uz kilometru. Pie tam tas ir rēķinoties, ka viņš jau pirms tam bija super ātrs, super optimāls, un nebija tā, ka mēs aizbraucām, ka viņš pirms tam brauca kā ar pilsētas ričuku taisnu muguru, un tagad viņš tur ir baigi optimizēts. Nē, tas jau bija pie tā, ka mēs veicām tiešām relatīvi mazas izmaiņas. Un tieši tas pats bija arī testējot Danu. Tā, es pastīšos, kur mums ir kāda filmiņa. Nē, šitā nebūs. Testa lapu viņa gan varēja uztaisīt foršāku, bet viņa nekad nav baigi ātra.
Tā, paskatīsimies šito. Nu, lūk, un tas ir tas, ko dabū video formātā ārā. Protams, šādi ir, nu, šeit tās izmaiņas ir ļoti grūti noteikt, jo šis sportists tiešām sēž praktiski vienmēr super vienādi. Mēs varam paskatīties arī, kā tas izskatās no priekšpuses. Patiesībā, ja mēs gribētu iet tādos baigos sīkumos, mēs sportistu varētu sūtīt pie fizioterapeita, jo, redziet, viņš ir mazliet saliecies uz vienu pusi. Tas nepalīdz, bet nav arī tik traki. Mēs varam dabūt skatu no aizmugures un tāpatās arī no augšas. Un šeit mājaslapā to nevar izdarīt, bet tad, kad viņi redz sevi priekšā ekrānā, viņiem ir tā saucamais overlays, viņi redz kontūru, kurā ir jāiekļaujās. Līdz ar to mēs nevaram teikt, ka, nu jā, bet tur ir tik liela kļūda iespējama. Nē, jo tu priekšā sev ekrānos no visām pozīcijām redzi, vai tev galvu tur ir tādā pat vietā, vai tur rokas ir turpat un tā tālāk līdz pēdējiem sīkumam. Tā kā testus vēja tunelī var atkārtot ļoti labi. Un tā ir arī galvenā priekšrocība pret testiem ārā, jo tur nosēdināt perfekti tāpat ir te neiespējami. Tā, labi, tas ir par tuneli. Mums vēl ir 10 minūtes. Ja jums es neesmu galīgi apnicis, tad tas, ko es gribētu, lai jūs paskatieties abus velosipēdus un padomājiet, kas ir tās atšķirības. Pirmais, lai nav baigi sarežģīti, šis velosipēds ir daudz ātrāks. Biķerniekos ar šo velo es braucu apmēram 3,5 km/h ātrāk pie tā paša spēka pielietojuma nekā ar šo velosipēdu. Šeit ir mazliet cits ekipējums, bet uz velo rēķina arī ir ļoti daudz. Paskatieties un pastāstiet no tā, ko jūs šodien esat redzējuši. Jūs varat nākt klāt, jūs varat paskatīties formas rāmim, jūs varat paskatīties visādas sīkumus, detaļas, kas varētu būt būtiski, kā jūs redzējāt, un nosaukt tās lietas, kas viņos ir tik atšķirīgas. Un varbūt, ka pēc tam, ja kādam nāk prātā, mēs varam padomāt, ko mēs šim velosipēdam varētu izdarīt tādu, lai viņu padarītu vēl ātrāku. Jā. Atgriežoties pie svara, biķernieki ir principā plakani, ja neskaita divus mazus pauguriņus, un svars neietekmē. Un arī īstenībā abiem riteņiem svara atšķirība ir apmēram kilograms, un tas ir nedaudz smagāks, tā ka svars tas nebūs. Jā, forši. Pudeles turētājs arī būs maza detaļa, kas ietekmē. Jā, ļoti labi. Jā. Mazliet skaļāk. Jā. Jā, stūra noteikti. Pavisam noteikti. Jā.
kam vispār bremzes vajag? Bet abiem ir priekšējās bremzes. Jā, tieši tā. Tātad šis velo ir abiem ratiem ir spieķi. Šim spieķi tikai priekšpusē. Kāpēc mēs neliekam priekšpusē? Mēs viņu saucam pa disku. Mēs neaizklājam visu priekšējo ratu. Kāpēc tas varētu būt? Jā, sānvējos iespējams, bet vēl nebūs. Nebūs. Ja es pareizi tevi sapratu, tad tuvu tā doma ir tāda. Ja mums nav spieķu, tad jebkurš sānvēš atsitās kā būra. Tas nozīmē to, ka pie tam šajā pozīcijā braucot mums stūrīt ir ļoti, ļoti šauri un viņi ļoti asi reaģē. Ja mums iepūtīs sānvēš, pastāv liels risks, ka mums izrauj stūri no rokām. Tāpēc mēs priekšpusē neliekam disku. Labi, atgriežoties pie tā, kas vēl ir atšķirības? Jā, tieši tā. Jā. Kas tieši atšķirās? Jā, tur ir daži vati sakasīti, tieši tā. Jā? Jā, tas ir ātrāk. Ko mums tas dos? Pašam velo varbūt nē, bet tad, kad mēs uz viņa sēžam, tad pavisam noteikti, jā, mēs esam mazliet vairāk izstiepti uz priekšu, mēs esam zemāk noliekušies. Tas gan maina to, ka uz tā braukt ir sasodīta neērti. Vēlreiz, bremžu? Jā, tieši tā, tāpēc tagad arī šis ir vecs ritens, viņam ir kādi 4 gadi, jaunie riteņi nāk ar visiem kabeļiem paslēptiem, tur arī mazliet mēs ietaupam. Jā. Jā. Vēlreiz? Jā. Labi, ko mēs varētu izdarīt šim velo, lai mēs viņu padarītu vēl ātrāku? Starp citu, šis te, tā, lai jums ir apmēram priekšstats, ir praktiski kopija tam velosipēdam, ar kādu šogad uzvarēja Olimpiskajās spēlēs Remco Evenepoels. Līdz ar to, lai jūs saprotat, viņš jau ir ļoti optimizēts. Jā. Labi, bet ja mēs atgriežamies pie aerodinamikas, tad nav, ok. Spārnus. Ko mums spārni dos? Downforce, ok. Ko mēs varēsim izdarīt, ja mēs ar šo riteni pamatā braucam taisni? Bet ja mēs braucam principā taisni? Ok. Ok, man patīk. Jā. Ok.
Jā. Jā, varam. Nebūs pēc noteikumiem, bet varam. Tas jāpajautā organizatoriem. Jā. Ok, bet tas velo ir fakes. Paskaties vēlreiz to velo un paskaties, kā pātrinās tas, kurš pēkšņi saliecās, kā tu saki, noguļās. Tā, ka tā ļoti analītiski uz to paskatās, tu redz to, ka viņš nepātrinās, bet pārējie piebremzē. Jā. Spicākas, ok. Bet rēķinies, ka tad, kad tu viņu turi rokās, tu principā viņu nosedz, tad mums ir plaukstas jāsamazina. Apakšā. Šo vietu. Spicākus, ok. Labi. Bet kāpēc mums ir tāda stūra? Tāpēc, ka tā ir vieta, pie kuras mēs turamies, tad, kad mēs ieskrienamies vai bremzējam vai griežamies asākos pagriezienos. Bet noteikti arī tur var sakasīt kaut kādu laiku, jā. Ja? Tā, piedod, es šo te. Jā, un tagad triatlona riteņi mēdz būt tādi, kur rāmis ir kardināli citādāks pēc formas. Tur gan ir viena nianse, mēs atkal to nevaram darīt, jo to noteikumu neļauj. Līdzīgi kā formulā mums arī noteikumi. Un bieži vien tie noteikumi ir, kāpēc? Tas tāpat kā par tām zeķēm, jo nebūs smuki. Nu, jā. Jā, atsevišķās sacensībās mēdz braukt ar disku, bet tas ir papildus risks, bet tā ir noteikti lieta, kur var iegūt, jā. Šaurāku rāmi. Jā, varbūt iespējams. Viņš gan ir, zini kā, te ir atkal par to, atgriežoties pie formulas, ka laukums ļoti ietekmē. Jā, šīs te mazās lietas ietekmē, bet realitātē mēs tāpat esam lielākais laukums. Pats braucējs ir lielākais laukums. Labi, es jūs nemocīšu vairāk. Paldies par uzmanību un es ceru, ka bija interesanti.